19. numurs. Jums patiesībā neuznāks krampji, ja peldēsiet tūlīt pēc ēšanas. Jūs gandrīz noteikti to kādreiz dzirdējāt bērnībā. Pagaidiet 30 minūtes pēc ēšanas, pirms dodaties peldēt, citādi jums uznāks vēdera krampji un varbūt pat noslīgsiet. Iespēja noslīgt no krampjiem pēc ēšanas ir tikpat liela kā iespēja, ka pie jums piepeldēs lielā baltā haizzivs un apēdīs jūs veselu. Burtiski nav nekādu zinātnisku pierādījumu, ka jums būs krampji, ja ēdīsiet pēc peldēšanas. Vienkārši neēdiet, kamēr peldat, citādi sabojāsiet gan savu sviestmaizi, gan baseinu. Bet ir vēl kaitīgāks mīts par ēdiena ietekmi uz veselību. 18. Tauku ēšana nepadarīs jūs resnu. Tas ir lielisks piemērs tam, kā kaut kas, kas izklausās pilnīgi loģiski, var būt pilnīgi nepareizs. Vienīgais, kas jūs patiešām padarīs resnu, ir tas, ja jūsu ķermenis uzņem vairāk kaloriju nekā jūs patērējat. Ne tikai izvairīšanās no taukiem, kā pārtikas grupas, ir muļķīga, bet tas patiesībā var pasliktināt jūsu veselību. Bez pietiekama tauku daudzuma jūs varat ciest no matu izkrišanas, ādas problēmām, brūces dzīsies lēnāk un jūs daudz biežāk saslimsiet. 17. numurs. Vecā kundze, kura iesūdzēja McDonald's par karstu kafiju, rīkojās pareizi. 90. gadu bērni šo atcerēsies. 1994. gadā kāda sieviete iesūdzēja McDonald's par to, ka viņu kafija bija pārāk karsta. Viņa kļuva par pilnīgu apsmieklu, par simbolu alkatīgiem pārlieku tiesāties kārienu cilvēkiem, kuri cenšas iegūt naudu vismuļķīgāko iemeslu dēļ. Izrādās, ka 79 gadus vecā Stella Lībeka tika nopietni apdedzināta, ka 1992. gadā McDonald's auto apkalpošanas lodziņā viņai tika iedota gandrīz vāroša kafija. Vulkaniski karstā kafija izlija viņai klēpī, izraisot 3. pakāpes apdegumus uz kājām un dzimumorgāniem. Mēs dosim jums mirkli, lai sarautos no sāpēm. Nabaga Stella gandrīz gāja bojā, bet mēs visi viņu vienkārši norakstījām kā joku, jo Amerikā bieži vien cilvēki daudz ātrāk aizstāv korporācijas nekā nevainīgos cilvēkus, kuriem šīs korporācijas nodara pāri. 16. punkts. Vēzis nekad netiks pilnībā izārstēts. Labi, lielajai farmācijai nav nekādas zāles, un viņi to neslēp kaut kur pagrabā slēgtā kastē. Mēs esam pārliecināti, ka viņi to darītu, ja varētu. Bet domāt par vēzi kā par kaut ko, kam var atrast vienu izārstēšanu, vienkārši liecina par neizpratni par to, kas tas patiesībā ir. Vēzis ir vispārīgs apzīmējums ļoti daudzām slimībām, un dažādi gadījumi prasīs atšķirīgu ārstēšanu. Ar laiku un pētījumiem tiks izstrādātas efektīvākas ārstēšanas metodes, taču doma, ka kādreiz būs universāls izārstēšanas veids, vienkārši neatbilst realitātei. Te ir viens, ko jūs noteikti negaidījāt. 15. Kaķiem nevajadzētu dzert pienu. Visas multfilmas, ko skatījāmies bērnībā, mums meloja. Tās liek jums ticēt, ka kaķis un šķīvītis piena ir ideāla kombinācija. Bet realitāte ir pavisam citāda. Lai gan kaķēniem var patikt piens, pieaugot kaķi zaudē fermentu savā organismā, kas ļauj viņiem sagramot pienu. Tāpēc, ja dodat pieaugušiem kaķiem pienu, jums visticamāk nāksies saskarties ar to, ka viņi vēmj, kakā un purkšķina visur. Nesakiet, ka mēs jūs nebrīdinājām. Taču ne tikai dzīvnieki kļūst par upuriem mītiem par viņu bioloģiju. Šķiet, ka ir ļoti daudz mītu, bet neuztraucieties, mums ir pierādījumi. Noteikti nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un varbūt beidzot pārstājiet ticēt savam dīvainajam onkulim. 14. Napoleons nebija īss. Vidusmēra cilvēks droši vien zina divas lietas par Napoleonu Bonapartu. Viņš bija francūzis, un viņš bija īss. Tas ir tik dziļi iesakņojies mūsu kultūras apziņā, ka, kad domājam par puisi, kuram šķiet, ka viņam kaut kas jāpierāda, jo viņš ir mazāks, mēs sakām, ka viņam ir Napoleona komplekss. Bet lūk, kā ir. Napoleons patiesībā savā laikā bija vidēja auguma, apmēram 170 cm garš. Ir divi iemesli, kāpēc mēs bieži domājam, ka viņš bija īss. Pirmkārt, viņu bieži ieskāva karavīri, kuri visticamāk bija garāki par vidējo. Otrkārt, tāpēc, ka angļu propaganda ļoti centās viņu attēlot kā īsu, lai mazinātu viņa autoritāti. Un redz, tā bija patiešām veiksmīga propaganda, jo cilvēki tam joprojām tic arī šodien, bet tu vairs ne, tagad tu zini. 13. fakts. Obsesīvi kompulsīvie traucējumi nenozīmē, ka cilvēks ir kārtības fanātiķis. Arī par šo mītu mums jāpateicas filmām, televīzijai un populārajai kultūrai. Tu droši vien esi dzirdējis, kā kāds saka, ak, man ir pilnīgs OKT, kad runa ir par kārtību. Vai arī esi redzējis, kā mēdījos gan detektīvi, gan izcili noziedznieki ar OKT dzīvo nevainojamu, pedantisku un uz detaļām vērstu dzīvi? Tas varētu būt taisnība dažiem cilvēkiem ar OKT, bet tas ļoti vienkāršo realitāti. Šī saīsinājuma nozīme ir obsesīvi kompulsīvi traucējumi, un tas nozīmē, ka cilvēks piedzīvo atkārtotas, uzmācīgas domas, kuras viņš gandrīz vai nemaz nespēja kontrolēt. Viņi izstrādā rituālus, kurus kompulsīvi veids kā mehānismu, lai mazinātu trauksmi. Tam nav nekāda sakara ar to, ka cilvēks vienkārši ir ārkārtīgi kārtīgs. Henrijs, šī scenārija pārslogotais un emocionāli iztukšotais autors, patiesībā cieš no OKT.
Un es esmu redzējis viņa dzīvokli. Tas izskatās pēc izgāstuves. Bet patiesībā tas nebūtu nav pats bīstamākais mīts, kad runa ir par to, kā darbojas cilvēku smadzenes. Tas būtu 12. Tu patiesībā neēd asiņainu steiku. Ja tu jebkad esi bijis steika restorānā un esi izdarījis pareizo izvēli pasūtot steiku vidēji jēlu, tu droši vien esi to pārgriezis un jūties kā īsts plēsējs, kad asinis sakrājās uz tavas šķīvja. Bet šis šķidrums patiesībā nav asinis, lai gan tā varētu šķist. Tas patiesībā ir ūdens un mioglobīna, izplatīta muskuļu proteīna maisījums. Un šis ir tikai aizberga redzamā daļa, runājot par mītiem un pārpratumiem saistībā ar ēdienu un ēšanu. 11. Skūšanās nepadara matus biezākus vai ātrāk augošus. Šis ir viens no tiem dīvainajiem apgalvojumiem, ko tu pēkšņi sāc dzirdēt tiklīdz sasniedz pubertāti. Ja tu skūjies vai nu seju vai kājas, sagaidi, ka nākamreiz mati ataugs ātrāk un būs vēl spēcīgāki. Ne tikai tas nav taisnība, bet tas patiesībā tika atspēkots klīniskā pētījumā gandrīz pirms gadsimta, 1928. gadā. Patiesība ir tāda, ka visticamāk tas ir tikai optisks māns, jo mati ataugs un tu redzi to pamatni, kas izskatās rupjāka un biezāka nekā gali, ko parasti redzi. 10. punkts. Pirkstu krakšķināšana neizraisa artrītu. Līdzīgi kā ar mazu putnu aiztikšanu, šis ir vēl viens no tiem klasiskajiem vecmāmiņu stāstiem, kas visticamāk tika izdomāts tikai tāpēc, lai bērnībā tu nebūtu kaitinošs. Nevienam nepatīk klausīties, kā citi krakšķina pirkstus, īpaši, ja tu strādā mafijā un esi atnācis piedzīt kādu parādu, bet pilnīgi noteikti tas neizraisa artrītu. Tas krakšķēšanas troksnis. Tās ir tikai burbuļu plīšanas tavas locītavas sinoviālajā šķidrumā. Tā ir tā viela, kas palīdz tavām locītavām kustēties gludi. Tāpēc nākamreiz, kad kāds mēģinās tevi atmānīt ar šo, atbildi viņiem draudīgi krakšķinot savus pirkstus. 9. Košļājamā gumija nepaliks tavā kuņģī 7 gadus. Pat pasakot šo skaļi, tu saproti, cik muļķīgi tas izklausās. Un kāpēc tieši 7 gadi? It kā tā būtu kāda raganas lāsts. Protams, dažas košļājamās gumijas sastāvdaļas nevar sagramot, bet ja viss, ko nevar sagramot, vienkārši paliktu kuņģī, mēs pārvērstos par cilvēku noliktavām un nomirtu no aizsprostojumiem vai infekcijām. Tās košļājamās gumijas daļas, ko tu nevari sagramot, vienkārši iziet no tava ķermeņa ar izkārnījumiem, nevis paliek uz visiem laikiem. Tas gan nenozīmē, ka dažas lietas, ko tu ievieto savā ķermenī, nevar tev kaitēt, pat ja tu to dari ar vislabākajiem nodomiem. 8. punkts. Ārstēt ar to pašu. Tikai atliek problēmu uz vēlāku laiku. Šķiet, ja tu pajautāsi jebkuram noteikti vecuma cilvēkam par nakti, kad ballēšanās bijusi pārāk traka, viņiem būs sava īpašā recepte ideālām paģiru zālēm, visticamāk nodota no paaudzes paaudzē starp tiem, kas mēdz pārmērīgi lietot alkoholu un ballēties. Bet viena no absolūtajām klasiskajām metodēm, ko tu dzirdēsi, ir paģiru ārstēšana ar vēl vienu alkohola devu. Tas nozīmē iedzert nedaudz no tā alkohola, ko tu dzēri iepriekšējā naktī, lai mazinātu paģiru simptomus. Bet, ja tu padomā dziļāk, šis padoms patiesībā nozīmē, tev nekad nebūs paģiru, ja tu visu laiku būsi piedzēries. Patiesībā ārstēt ar to pašu tikai atliek paģiru simptomu parādīšanos. Patiesībā tas visticamāk tikai pasliktinās paģiras, kad tās beidzot parādīsies. Labāk izdzert daudz ūdens, kārtīgi pēd brokastis un izgulies. Protams, šis nebūtu nav vienīgais paaudzēs nodots sadzīvisks padoms par veselību, kas tevi novedīs nepareizā virzienā. Piemēram, 7. Nē, skatīšanās televizorā tevi nepadarīs aklu. Šo padomu visticamāk 90. un 2000. gadu bērni dzirdēja bieži, pirms katrs bērns sāka veidot simbiotiskas kiborga attiecības ar ģimenes iPad. Bet ja tu biji viens no tiem bērniem, kas bērnībā sēdēja colu attālumā no Pokemon un Power Rangers, neuztraucies. Tas neatstās nekādu paliekošu ietekmi uz tavas redzes veselību vai asumu. Maksimums tavas acis var kļūt nedaudz nogurušas un niezēt no pārmērīgas lietošanas, bet tas ātri pāries, tiklīdz atpūtīsi acis. 6. Nekad nečurā uz medūzas dzēliena. Šis ir viens no tiem dīvainajiem mītiem, ko iespējams izgudroja kāds izvirtulis. Ja tavu draugu sadzeļ medūza, pēdējais, ko tev vajadzētu darīt, ir urinēt uz viņa. Medūzas tausteklis būtībā ir klāts ar tūkstošiem sīku indi saturošu harpūnu, kas iešaujas ķermenī un izraisa dzēlienu, kura stiprums var svārstīties no sāpīga līdz pat nāvējošām. Patiesais padoms ir mēģināt izņemt dzēlienus pašam neuzdzeldoties, skartās vietas noskalot ar ektiķi un pēc iespējas ātrāk nogādāt cietušo slimnīcā. Uz tiem urinēt būs ne tikai pretīgi un bezjēdzīgi, bet tas patiesībā situāciju tikai pasliktinās. Pētījumi ir parādījuši, ka urinēšana uz medūzu dzēlēniem patiesībā var pastiprināt indes izraisīto reakciju, radot jaunu ķīmisko nelīdzsvarotību. Un vai tu tiešām gribi būt tas cilvēks, kurš uzčurāja savu draugu līdz nāvei pludmalē? Kā gan tāda bēru runa izklausīsies? Lūk, vēl viens izplatīts maldīgs priekšstats. Numur 5. Nē, tu katru gadu miegā neapēd kaudzi zirnekļu.
Bieži tiek atkārtots kā dīvains fakts, ka tu patiesībā nejauši apēd 8 zirnekļus gadā, kamēr guli. Šie mazie 8-kājainie radījumi it kā ļoti mīlot rāpot cilvēkiem mutē, lai sastaptu savu galu, bet tas viss ir aplami. Bills Šīrs, bioloģijas profesors Hemptonas Sidnejas koledžā Virģīnijā un bijušais Amerikas arahnoloģijas biedrības prezidents ir teicis, citēju: "Zirnekļi mūs uztver tāpat kā lielu akmeni. Mēs esam tik lieli, ka patiesībā esam tikai daļa no ainavas. Guļošs cilvēks nav kaut kas, kam zirneklis labprāt tuvotos. Un ja jūs tam neticēsiet no zirnekļu eksperta, tad jums vairs nevar palīdzēt. Izbaudiet savas iedomātās zirnekļu vakariņas." Ceturtkārt, sēriju veida slepkavas nav šarma meistari. Tas ir kaut kas, ko jūs visu laiku redzat filmās un televīzijā. Neviens nemāk manipulēt tā kā slepkavniecisks psihopāts. Viņiem ir neticams šarms, kas var pat visracionālākos cilvēkus pārliecināt kļūt ievainojamiem un pēc tam ievilināt viņus nomaļā vietā, lai viņus nogalinātu. Paskatieties uz Tedu Bandiju. Visi saka, ka tas puisis vienkārši izstaroja šarmu, un tieši tāpēc viņš varēja tik viegli atrast tik daudz upuru. Bet, protams, tā nav taisnība, vai ne? Tā ir vēl viena filma izdomājama, lai slepkavas liktos daudz gudrāki un šarmantāki, nekā viņi patiesībā ir. Teds Bandijs patiesībā ieguva tik daudz upuru, izmantojot lētus pavadinātāju trikus. Valkājot viltotu ģipsi, viņš uzrunāja 10 sieviešu, lūdzot viņām palīdzību. Un lielāko daļu laika šīs sievietes atteicās, uzskatot viņu par dīvainu un atbaidošu. Viņš spēja atrast tik daudz upuru tikai tāpēc, ka turpināja mēģināt, līdz kāda beidzot piekrita. Trešais punkts. Sekss nepadara maksti pastāvīgi vaļīgāku. Jūs iespējams esat dzirdējuši šo, ja jums ir draugs vai visticamāk paziņa, kurš klausās tos dīvainos alfa tēviņa podkastus. Jūs zināt tos, kurus vada čaļi, kuriem ir aktīvas orderi viņu arestam. Jo līdzīgi kā mītiskajiem vampīriem, viņiem ir dīvaina apsēstība ar jaunavām. Viņi to attaisnos sakot, ka sekss ar sievieti, kura biežāk nodarbojusies ar seksu, ir mazāk patīkams, jo tas nozīmē, ka viņas maksts būs vaļīgāka. Tas ir pilnīgs, absolūts absurds, gluži kā viss pārējais, ko šie puiši saka. Maksts ir muskulis, kas var sarauties un atslābināties. Dzimuma akta laikā un uzreiz pēc tā maksts atslābinās, lai padarītu seksu vieglāku un patīkamāku. Taču neilgi pēc seksa maksts atgriežas savā sākotnējā formā un izmērā. Ik viens, kurš apgalvo pretējo, acīm redzot, nekad nav ar to saskāries. Otrkārt, daudzi ķermeņa valodas eksperti patiesībā ir pilnīgi krāpnieki. Jūs esat redzējuši šos cilvēkus visā YouTube un podkāstu vidē. Daži apgalvos, ka ir psihologi, citi teiks, ka ir bijušie likumsargi vai CIP darbinieki. Viņi visi apgalvo, ka viņiem ir Šerloka Holmsa līmeņa prasmes nolasīt cilvēkus pēc vismazākajām uzvedības niansēm. Bet lielākoties viņi ir tikpat uzticami kā zīlnieki vai taro kāršu lasītāji, kas piesakti ar plānu pseidozinātnes kārtiņu. Nav šaubu, ka neverbālie signāli ir ārkārtīgi svarīga cilvēku komunikācijas sastāvdaļa, taču to nozīme ir ļoti atkarīga no situācijas, kultūras un personīgajiem faktoriem. Ja izlasīs pietiekami daudz pētījumu, bieži vien atklāsi, ka pārāk daudzi tā sauktie noteikumi ir pilnīgi pretrunīgi. Tas var būt jauks triks ballītē, bet tajā brīdī, kad pastāv risks, ka cilvēkus ieslodzīs tikai tāpēc, ka kāds plikpauris kaut ko saka par to, kā viņi kustina uzacis, šī dezinformācija no muļķīgas kļūst pavisam bīstama. Neusticieties šiem cilvēkiem. Pirmkārt, tu atceries daudzus slavenus filmu citātus nepareizi. Šis ir tāds mazliet muļķīgs piemērs, bet tas tev joprojām visticamāk liks pamatīgi izbrīnīties. Cilvēka atmiņa nav perfekta, tāpēc detaļas sajaucas, kad mēs tās atceramies. Tāpēc bieži vien mēs nejauši kļūdāmies, citējot savas iecienītākās filmu frāzes. Dārts Vaiders nekad nav teicis: "Lūk, es esmu tavs tēvs." Viņš teica: "Nē, es esmu tavs tēvs." Bet Tia Deivisa nekad nav teikusi: "Piesprādzējiet drošības jostas, būs nelīdzens brauciens." Viņa teica: "Piesprādzējiet drošības jostas, būs nelīdzena nakts." Ļaunā karaliene no Sniegbaltītes nekad nav teikusi: "Spogulīt, spogulīt uz sienas, kurš ir pats skaistākais no visiem?" Viņa teica: "Burvju spogulīt uz sienas, kurš ir pats skaistākais no visiem." Un filmā Žokļi policijas priekšnieks Brodijs nekad nav teicis: "Mums vajadzēs lielāku laivu." Viņš teica: "Jums vajadzēs lielāku laivu." Droši uzrakstiet arī savus citus iecienītākos piemērus komentāru sadaļā. Mēs jau iepriekš minējām, ka ap pārtiku ir daudz melu, bet ar to viss nebeidzas. Noskaties, You've been poisoned by everyday grocery store lies, lai uzzinātu patiesību, vai arī noklikšķini uz šī video.